Tajā brīdī, kad cilvēkiem šķiet, ka sākas kaut kas jauns, patiesībā nomainās tikai cipariņš viņu kalendārā, bieži vien ir vēlēšanās sākt jaunu dzīvi. Mēs Vides faktos arī sākam jaunu dzīvi. Konkrēti tā ir raidījuma sērija par atbildīgu dzīvesveidu. Sižetiņi, kuros mēs dosim jums padomus. Šodienas sižets 2 vārdos ir atstāstāms tā. Pēc tam, ka ir dzerts par daudz, tās pudeles vajadzētu sakrāmēt vienu vietu un tad doties uz pareizo konteineru. Un ja konteiners būs pareizais, tas tev uzsmaidīs. Par to vairāk Aiga Skrīvere. Ar katru dienu Latvijas iedzīvotāji kļūst atbildīgāki pret vidi. Atkritumus jau mēs šķirojam aptuveni 10 gadus, taču Eiropā jau pāris gadus darbojas labā prakse – šķirot stiklu pa krāsām. Kāpēc tas ir vajadzīgs un kādu no tā jēga skaidrosim mūsu stāstā. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā 17. gadsimtā arī Kurzemes un Zemgales hercogiste izvērsa plašu stikla ražošanu. Kurzemes preces un izstrādājumi iekaroja teju visu Eiropas tirgu. Pavasara talkās šķiet, ka stikla talcinieki vāc joprojām no seniem laikiem. Regulāri atkritumu apsaimniekotāji veic morfoloģiskās analīzes, lai pārbaudītu, kuras atkritumu frakcijas ņem virsroku. Pārbaužu rezultātu uzrādot, ka pie jūras reģionā tieši stikls ir tas, kas atrodams visbiežāk. Un vēl ar vienu stikls, kā viena no smagākajām frakcijām, ir pirmajā vietā vai vienā no pirmajām vietām atkritumu sastāvā. Stikls ir arī viens no tiem materiāliem, kas ir pārstrādājams bezgalīgi, un jo vairāk mēs varēsim atšķirot šo te smago stikla frakciju, jo vairāk mēs varēsim arī palīdzēt dabai, tādējādi tālāk viņu vēlreiz pārstrādājot. Rīgā Kaivas ielas daudzdzīvokļu ciemata iedzīvotājiem ir iespēja jau stiklu šķirot arī pa krāsām. Jau vairāk kā mēnesi mājas pagalma rotās maidīgi konteineri. Pa krāsām šķirots stikls, kas tiks pārstrādāts, būs stipri augstsvērtīgāks. Latvijā stikls netiek pārstrādāts, viņš tiek šeit savākts un tālāk eksportēts uz Lietuvu vai uz Ukrainu tālākai pārstrādei. No viņa veidojas atkal jaunais iepakojums, jaunas pudeles, burkas un tas, ko no stikla ražo. Eiropas valstīs stikla šķirošana pa krāsām ir jau ierasta prakse. To, piemēram, dara gan Vācijā, gan Lielbritānijā, gan tepat netālu Polijā. Savukārt Latvijā atkritumu šķirošanas prakse ir mazliet atšķirīga. Vietām iedzīvotāja aktivitāte ir zemāka. Pa krāsām sašķirotajam stiklam būs plašāks pārstrādes iespējas, kā arī tas palīdzēs taupīt dabas resursus un enerģiju un samazināt atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonā. Mēs varam aicināt iedzīvotājus, tos, kas vēlās šādu iespēju iegūt šķirot atkritumus vispār vai vēl vairāk, tātad šķirot stiklu pa krāsām, tad par šo iespēju ir jāvēršās pie nama apsaimniekotāju un tālāk jau nama apsaimniekotājs vērsīsies pie mums par iespēju uzlikt šādus konteinerus. Nama apsaimniekotāji ir atvērti šādām jaunām vidē draudzīgām aktivitātēm, un tev pašam tikai jābūt šķirot gribošam. Mēs kā apsaimniekotājs esam gatavi uzstādīt, ja iedzīvotāji izrāda interesi, lūdzu, būs, šķirosim. Ir, protams, vietas, kur ir nelielas problēmas ar izvietošanu, bet tas, es domāju, viss ir risināms. Zakuļu ģimene savā jaunajā mājvietā dzīvo vien pusgadu. Viņiem, atšķirībā no Kaivas ielas iedzīvotājiem, nav vēl pieejami dzīvespriecīgie zvanveidi konteineri. Un arī tas, ka līdz šķirošanas konteineriem jāmēro pārsimts metri, nav šķērslis būt stilīgiem un dabai draudzīgiem. Kāds 10 gadus mēs noteikti jau šķirojam atkritumus, un viegli tas... Patiesībā tas ir viegli, tas tā kā nāk jau no iekšienes. Es jau nemaz nespēju iedomāties, ka es varētu stiklu samest kopā ar papīru, ar plasmasu un pēc tam izmest visu vienu atkritumu konteinerā. Tā ir patiesībā tā zaļā doma. Un, nav, tas ir tāpat kā saķēmēt matus no rīta vai sievietēm uzkrāsot lūpas. Ja? Tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Ir tikai jāgrib. Un kā vienreiz tas ir tā sagribēts kārtīgi, un tad ir parasti cilvēki arī, kad kaut ko grib, tad viņi atrod tās iespējas. Un tad, kad to sāk darīt, tad jau tas aiziet automātiski.
kas par ģimenē atkritumu šķirošanu ir izveidojusies par tādu kā spēli, kurā iesaistās visi ģimenes locekļi. Kādi, kas tas ir? Te jau būs stikli, te būs kartons un papīrs, un te būs plasmasa. Jā, plasmas, jā. Un tas te mums ies pie parastiem sadzīves atkritumiem. Un ābolu serdīti mēs noliksim, kur mēs noliksim? Pie bioloģiskiem atkritumiem, jā? Šādu dalīto atkritumu tvertni uzstādīt mājās var jebkurš. Viena lielāka konteineru vietā uzlikt 4 mazākus. Te ir sadzīves atkritums, stikls, plasmas un papīrs kartons. Bet te mēs, protams, tā ieliekam, tā teikt, pa fikso, tad, kad gatavojam. Bet tad, kad diena ir beigusies, vai tad, kad tie trauki ir jau pilni, jā, tad mēs pēc tam, man ir tādas ļoti laba soma, kurā mēs, piemēram, šeit mēs tādu, tā kā ne iepirkuma soma, jā, šeit es paņemu, salieku, jā, to visu stiklu, kas man ir, jā, no šejienes pārkrāmēju, un tad es vienkārši aiznesu sev pagrabā, nolieku un glabāju. Tad viņš pildās apmēram nedēļu, 2 nedēļas, jā, uz Ziemassvētkiem droši vien būs ātrāk. Un tad mēs pēc tam ar šādām te somām, kur man ir gan stikls, gan plasmas, gan kartons, tad mēs ejam uz šiem šķirošanas konteineriem, un tur mēs muki saliekam visu iekšā. Kaspars sadzīves atkritumus izmet pie mājas konteinerī, bet papīru, plasmasu un stiklu viņš šķiro attālāk no mājām. Te redzat, jā, stikla konteineris, plasmas, papīrs un parastie sadzīves atkritumi. Ja, piemēram, atbrauc šoferis un nokonstatē, ka, pieņemsim, šeit ir iekšā samests ļoti daudz sadzīves atkritumu, tad, diemžēl, to nāks vest uz izgāstuvi. Ja. Vēl var gadīties tā, kad saber kopā plasmasu ar papīru. Bet tas nav nekas, tāpēc, ka to iepakojumu aizved pēc tam uz šķirošanas kompleksu, un tur cilvēki apmācīti sadala atkal. Jo, piemēram, es izmetu vienkārši plasmasas pudeles, bet tikpat labi kāds izmet šampūnu pudeli, kāds izmet kečupu pudeli, ja? It kā plasmas, bet tad, kad iet uz pārstrādi, viņi vienalga ir jāsašķiro atsevišķi. Ja? Vienīgais, ko nevar kopā bērt ar pāriem atkritumiem, tas ir stikls. Arī tev ir iespēja šķirot stiklu pa krāsām, bet ja tavā pagalmā vai tuvākajā apkārtnē nav šādu konteineru, tu droši vari piezvanīt savam nama apsaimniekotājam, jo viņš, kā atbildīgs cilvēks, noteikti par to parūpēsies.